Viņu sauc Mārtiņš Pūris. Viņš ir uzņēmējs no Liepājas, studēja uzņēmē darbību. Viņu sauc Katrīna Veismana, dzimusi Siguldā, tagad dzīvo Rīgā un strādā Tieslietu ministrijā. Mēs ar Mārtiņu iepazināmies televīzijas spēlē Es varu būt premjerministrs. Tema nimi on Ester Kuntu. Ta on Tallinnast, õpib näitekunsti Tallinna Teatri- ja Muusikaakadeemias. Tema nimi on Janis Risovs, sündinud Tallinnas, õpib režiid. Janis oskab läti keelt ka. Tema ema on lätlanna. Me tutvusime ühe filmi võtete ajal. Me oleme sõbrad. Mūs uzaicināja piedalīties ekspedīcijā, kuras mērķis ir izpētīt lietas, ko igauņi un latvieši dara kopā. Mēs apbraukāsim Latvijas un Igaunijas pilsētas un ciemus, kur igauņi un latvieši kopā atjauno senos mūzikas instrumentus, mācās, aizsargā ērguļus un veido kopīgas velo maršruts, kopīgas radio pārraides un pat moderno Baltijas virtuvi. Kāpēc latviešiem un igauņiem jāsadarbojas? Es teiktu, kaimiņiem ne tikai draudzīgi jāsadzīvo, bet arī jāpalīdz viens otram, kā vien var. Kā saka, kaimiņu būšana. Karksi-Nuia, Sädejõe tee. Me ei ole seda marsruuti valinud kogemata. Eestlased ja lätlased on tee ühiste jõududega taastanud. Olen kuulnud, et varem oli see tee sügiseti ja kevadeti peaaegu läbipääsmatu. Lii elab kohe Eesti piiri ääres. Ta saavat meid viia Lillisse, väiksesse piiriäärsesse külla. Tuleb välja, et ta töötab Lilli loodusloo muuseumis. Lii kiidab uut teed ja ütleb, et nüüd saab kiiremini sõita Ruhja kookide järele. Seal olevat hea kondiitriäri. Kuidas te ise tunnete? Lätlased on nii lähedal teile, et kas see koostöö Ja meil on päris head suhted on, et siin Nauksene on ju ligidal ja Nauksene vald võtab täitsa osa. Meil on üks selline festival ja festivali korraldamisest ja Läti lapsed on meie loodusmajas käinud, Lilli loodusmajas. Et meil on Lillis sellised toredad rajad, loodusrajad, kus siis lätlased käivad juba üha rohkem tänu sellele teele, et nüüd on hea tee. Aga see ennem seda oli seal lihtsalt kruusatee või? Ja, see kruusatee oli olenevalt aastaajast ikka väga hull mõnikord. Et ma mäletan 87. aastat, kui me poes käisime ainult Ruhjas, sellepärast, et Karksi-Nuia poole ei saanud. Ja selleks, et Karksi-Nuia saada, pidid ma 30 kilomeetrit ringi sõitma. Ja lausa nii hull oli see tee. Kas te läti keelest ei saa midagi aru? Mul on lapsepõlvest üks meelde jäänud üks laulukene, et kurtutetsi kaeliti man. Meil oli kunagi sõpruskool oli Valmeras, et sellest ajast, aga saldejumps ja maitse ja sellised asjad, et üldiselt ei oska läti keelt küll. Aga lätlased, kellega Eestis kokku puutute, kes tulevad siia, nemad eesti keelt... No ikka tere ja. Aga mis keelest siis räägivad? Nad räägivad ju väga hästi vene keelt ja siis te saate vene keeles suhelda, eks ole? Ja lätlastega ongi hea, et nemad oskavad vene keelt, kuigi noored juba ei oska enam. Aga inglise keelt just vastupidi, et vanemad ei oska. Täpselt, ja kuna mina olen selle vanema generatsiooni esindaja, siis minule sobib vene keel päris hästi. Lii räägib, et alates tee remontimisest on lätlased hakanud sagedamini külastama loodusloo muuseumi ja varsti on vaja trükkida lätikeelsed brošüürid. Näete, lätlased hindavad Lilli loodusloo muuseumi, aga meie ei ole seal isegi käinud. Sinna tuleb kindlasti minna. Mēs uz Igaunijas robežu dodamies ar satiksmes autobusu no Rūjienas. Autobusu šofers stāst, ka pa šo maršrutu braucot jau daudzus gadus. Nesen bijis atvaļinājumā un nav varējis sagaidīt, kad atkal varēs iet uz darbu. Šitie mašiņi jau izturīgi, bet arī tie lūst. Arī karus arī stūrējāt sanāk? Protams, es ar lāzu sāku. Ar ko? Ar lāzu. Kāds tas bija? Tas bija tas... Tas ir Krievu autobus. Tas maziņais, tāds ar apaļa aizmuguras? Tāds garš. Cik tad ilgšies ceļš jau tā ir bišķī labāks, kad viņš ir salabots? Kad tā viņi uztaisīja pagājuši vasarī? Jā. Daudz labāk braukšana, daudz gludāk, vai ne? Strikti labāk. Bet tas posms jau ir īsts.
cilvēku ar avīzi vismaz palasīt vai pagulēt, kā šī meitenīte mazā tagad to dara. Tā jau tur bija caurums pēc cauruma ielāps uz ielāpu. Pavasarī caurumu un vasarā ielāpu. Kā vispār cilvēki salīdzinoši, teiksim, 5 gadus atpakaļ un tagad vairāk brauc ar autobusu vai mazāk? Mazāk. Un pārsvarā jau vien tie paši brauc, vai ne? Jā. Daļa ir, kas brauc. Redz, ka uz darbu brauc. Tā, bet... Nav tā kaut kā tur, nezinu, kādam naudiņa nav, viņš tur Merlenēs pēc tam atlīdzina vai Zemenēs. Tāda numma neiet savu. To jau grāmatvedībai nevarēs atskaitīties. Nē, tā nenotiek. Te nu tā ir robeža. Patiesībā jau nekādas robežas nav, tikai robežstabi. Un es sev jautāju, kā tas var būt, ka apus šai iedomātajai līnijai dzīvo divas tik atšķirīgas tautas – latvieši un igauni. Mēs, latvieši un igauni, dzīvojam blakus, bet man šķiet, ka viens par otru zinām nepiedodam maz. Jānis saka, ka katrs igaunis zina Rīgu, prāta vētru un vārdu saldējumus. Prāta vētrā. Jā, un vēl igauņi domājot, ka latviešiem ir 6 kāju pirksti. 1, 2, 3, 4, 5. So correct, we are normal, right? So one stereotype is gone. Katriina küsib, et kas see on tõsi, et eestlased enne vähemalt 7 korda mõtlevad ja siis alles teevad. Yeah, that's almost true. They usually think 9 times. Oh, 9 times. Martins ütleb, et lätlased võiksid õppida eestlastelt suusatamist. Ta arvab, et kõik eestlased on head suusatajad. Mina olen siis ilmselt ainus eestlane, kes on halb suusataja. Küll me juba 11 reisi ajal paremini tundma õpime. Me peame otsustama, kuhu me kõigepealt suundume, sest võimalusi on palju. Otsustame minna Apesse, kus lätlased ja eestlased on loonud ühise jalgrattamarsruudi ja omandavad ühiselt uusi teadmisi. Ape on üks väiksemaid Läti linnu. Siin elab umbes 2000 inimest. Linn asub 2 kilomeetrit Eesti piirist. Eestlased kutsusid seda muistsel ajal Hopaks, lätlased Opaks. Nimetus pärineb Ape esimese mõisniku perenimest. Ape kesklinnas tutvume Paulaga. Ta õpib Ape keskkoolis 11. klassis. Tema unistus on saada ehitusinseneriks. Paula nõustub meeleldi tulema meiega lühikesele reisile mööda jalgrattamarsruuti, millele on antud nimeks Lat Est, sest see kulgeb nii Läti kui ka Eesti territooriumil. Up here we have ways till Estonia, till nearest town here, Aluksne. And yes. All of this region we call Vidzeme. Okay, yes. So it's a long road. Yes, about 1,296 kilometers. It's about 2 weeks. Okay. Do you ride more bicycle because of the road? Yes, and there's more tourists who ride bicycles here. Okay. And I think we have been more sportive activities here. Because of the road, yeah. Yes. Okay, that's cool. But have you thought about that? Is the place too small for you, or do you want to go somewhere bigger town, or you want to stay here? Because there is not so loud, like in capital city or somewhere else. Of course. And there are more people who I know. Mm-hmm. I think there is a lot what we can do, young people, but lot of them goes to capital city, to other cities, or of course out Latvia. But it's sad. But we have a lot of things to do here, I think. Yeah, you just have to do something. Yes. Yes, that's right. Väljas võtab võimust palavus, umbes 30 kraadi.
Paula viib meid Vaidava äärde. See on väike jõgi, mis saab alguse Lätist, Murati järvest ja suubub Eesti Mustjõkke. Jätame Paulaga hüvasti ja suundume tagasi linna. Meil on plaan külastada Ape ühiskondlikku keskust. Seal võisid Eesti ja Läti naised, kellel vanust üle 45, omandada pooleteise aasta jooksul nii arvuti, kulinaaria ja kondiitritoodete valmistamise, käsitöö ja isegi äri põhialuseid. Meid ootab ühingu Ape arengu tugijuhing, juhatuse esinaine Laura Pope. Tad, kad pazuda šīs te robežas un Igaunijai mainījās valūtas, tad Igaunijā pārtiks preces, piemēram, kļuva dārgāks un igauņi ļoti daudz, jāsaka, gandrīz masveidā, brauc uz mūsu veikaliem. Tagad šī te projekta rezultātā ir tā, ka nav tā, ka paiet garām viens otram un konstatē, ka tas ir igauns un tas ir kaut kāds vietējs latvietis, bet tagad saka, čau, kāda te dieta un tā, pārspriež par dzīvi un savstarpējās šajās te attiecībās ievies tādu pozitīvu arī, ka nav vairs tā, ka mēs tikai viens otru redzam un konstatējam, ka esam, ja, bet ka mums jau ir tādas sirsnīgas, sadraudzīgas attiecības. Šīs te sievietes, kas nāca, viņas ir kļuvušas aktīvākas, atvērtākas sabiedrībai. Viņas ļoti labprāt piedalās gan šo te pasākumu organizēšanā, gan visur, kā saka, parādās tautās jau. Ja bija tā, ka līdz šim tikai mājas darbs un lauku sievietes, kas tikai pa māju dzīvoja un iznāca no mājas tikai tad, kad absolūti nepieciešama pēc maizītes, ja? Tad tagad šī te projekta rezultātā viņas ir kļuvušas aktīvas. Viņas nāk uz koncertiem, uz teātra izrādēm un aktīvi piedalās arī šo pasākumu organizēšanā. Un tā, kas, manuprāt, bija tas būtiskākais mērķis, un mēs to viennozīmīgi esam sasnieguši, un iegūms ir milzīgs. Laura ütleb, et koolitusel osalenutest on pärast seda 15 naist taotlenud füüsilisest isikust ettevõtja staatust. Riigi maksuametist helistati ja küsiti, mis teil seal Apes toimub? Ühte koolitusel osalejat õpetaja Alda Liepinat kohtame poe juures. Katram jau ir sava tā dzīves tā rutīna, jau aiziet tas viens un tas pats darbs, māja, dārs varbūt, ja, kas mums te katram ir gandrīz. Bet, kad ir kaut kāda iespēja sevi kaut kur pilnveidot un kaut ko iemācīties, tagad liek lietā to iemācīto, ko iemācīja šiem te cilvēkiem, viņi liek lietā. Viņi nekad neies vairs uz dzimšanas dienu ar parastām noplūktām puķēm, ja, bet noteikti sataisīs kaut ko ļoti interesantu, kādu skaistu pušķi, ja, vai noformēs pavisam savādāk nekā iepriekš to ir darījuši. Lähme linna vaatama. Meid ootab ees hokiplats, kus mängitakse tennist. Tev tagad jāiet no savas servi, tagad jāvien, tad tev būs pirmais punkts. Nāc te tagad. Atkal jāmaina. Auts. Auts? Jā, tev jātrāpa talī laukumu. Tas maza, jā. Tenisa korts tas ir kopā arī, jūs redzēt, tas ir hokeja laukumā uz asfalta. Īsti tenisam viņš nav piemērots, bet priekš lauka apstākļiem diezgan labs. Un tad ziemā spēlē hokeju, un tas ir kopā ar Igauniju bija tas Eiropas projekts, kad uztaisīja šo hokeja laukumu, līdz ar to arī tenisu un arī basketbolu to spēlēt vasarā. Tad jau jums arī ir mačs starp latviešiem un igauņiem arī? Tenisā vēl ne, bet hokeja ziemā ir. Kāda rezultāta, kāda panākuma? Igauņi švakāk mazliet. Mazliet švakāk, jā? Jā, stipri mazāk. Bet tad pastāstiet arī, kā to ledu var dabūt šeit, jo es pieļauju domu, ka ūdens neturās te. Ar sūkni. No upes? Nē, tur ir dīķis ir, aiz slidotavas un ar sūkni vakaros lej, un akti viņš uzsalst, 3-4 reizes uzlej. Vai kā darīšana? Jā, viss ir atkarīgs no laika apstākļiem, protams. Atklātais laukums, jā. Kāda ziema, jā. Paši hokejisti tīra laukumu, paši lej ledu, paši spēlē. Labi, mēs jau tādi, teiksim tā, pavecāk salīdzinoši, bet kad labāk, ka jaunie redz, ka, teiksim, neizsēž pie datoriem, bet kaut ko kustās un darās, tas, protams, ka labāk. Jā, iespēja tagad. Protams, jaunais jau kā tieši jaunieši un mazie, tiem jau ir tieši vakaros ziemā, ko darīt. Un nāku šeit un
spēlē. Un... Nu jā, uz tāda laukuma, protams, pa lielu meistaru, teiksim, neizaugs, ja, teiksim, tā spēlē. Bet tas vismaz, teiksim, kaut kādā ievirzē. Ir jau arī, kas no Apes, kas braukā nopietnāk trenēs uz Valmieru, uz Slēgto halli arī. Tas, teiksim, tā kā pirmais solis uzreiz. Vestlusega liituvad ka suurte sportlaste naised ja väikeste sportlaste emad. Nad räägivad, et väljak on terve aasta hõivatud, et on vaja koostada graafik selleks, et kõik, kellel on soov sporti teha, väljakule pääseksid. Lapsed on spordist nii sisse võetud, et neil pole aega isegi pahandusi teha. Nav vairs tā, ka tu tā, kā tu dzīvo tādā lauku vidē, rajonā, bet pagastā tālu prom, un tā, kad tu aizbrauc kaut kur, tu nezini nekā uzvesties, nekā runāt, neko. Tagad jau tā, zini, uz Valmieru hokeja halli, kad tu aizbrauc, tad jau tur nepareiz tur to piespēli. Uzreiz jau ir tā, cilvēks, ar jebko viņš paceļās uz augšu. Cik tu jūs daudz esat? Mēs esam 12. 12, jā? Jā. Un kā iet pa sacensībām, kādi rezultāti? Vienreiz, kad spēlējām, bija pret lielajiem spēlējām. Spēlējām, mums bija 3. vieta. Un tev bruņas arī ir, ja, kaut kāds? Man, jā. Tētis nopirka dzimšanas dienā? Jā. Jā? Tad jums tie treniņi tev uz vietas vai arī kaut kur braucat uz kādām nometnēm? Mēs bijām pagājuši gadu nometnē, Veros. Mēs pa visu sporta zāli gājām Veru. Tad mēs uz to tur bijām arī slidotavu bijām aizbraukuši slidot. Un tur mums arī treneris Kreklus nopirka oranžā krāsā. Kurš ir tavs mīļākais hokejists? Mans Niževijs. Niževijs? Jā. Un kas tu gribi būt, kad izaugs liels? Es hokejists. Martinsele meeldib see mõte. Ta ütleb, et ei ole kuskil mujal sellist moodsa väljanägemisega multifunktsionaalset avatud tennise, hoki, korvpalli väljakut näinud. Vähemalt Läti suuruselt 3. linnas Liepajas sellist ei olevat. Apes on aktiivne elu. Ester un Jānis mūs aicina uz Igauniju. Arī viņiem ir ko parādīt. Viņiem ir lūkšana nams, kur audzēt trušus. Tas atrodas Osulu, Veru novadā. So, where we have to go now? So we have to go Where are we now? We have to cross the border and get to Estonia. Esther, do you know where to look? A bit... No, maybe Janis knows. Do you know what it is? Where it is? Yes. It's here. Reportāžu par mūzikas notikumiem Latvijā sagatavojuši igauņi, Klasika radio žurnālisti. Savukārt Latvijas radio gatavo reportāžas Klasika radio par notikumiem Igaunijas mūzikas dzīvē. Tā mēs ar kaimiņu palīdzību paskatāmies uz sevi no malas. Manuprāt, lieliski ideja. Muzikāla saruna ar interesantiem cilvēkiem raidījumā Mana mūzika. Vietā, uz kuru dodamies, kādreiz patiešām bija lūkšanu nams. Tagad tur ir lielākā Dienvidigaunijas trušu ferma. Tās saimniekiem Endelam un Tējai Levus ir ap 1000 garaušu. Drīz lūkšanu nama saimnieki piedāvās arī trušu gaļu restorāniem. Igauņi un latvieši uzsākuši projektu Food Art. Tā galvenā ideja ir savest kopā lauksaimniekus ar restorānu šefpavāriem, lai ražotāji saprot, ko vajag restorāniem, un restorāni zina, ko var dot zemnieki. Šajā projektā iesaistījušies arī Endels un Lea. Te tulite palvemaja tallu, nüüd me lähme farmi küülikuid vaatama. Vaatame, mis me siin teeme. Samas kasvatate. Ja, me talume tegelikult küüliku kasvatusega. Lähme vaatame siis, mis meil seal kasvab laudas. We're going to check the rabbits, they are behind the house. They said that Eraldi lauk kohe selleks ehitatud. they have their own buildings. They have their own house. See on hõbeküülik. Sündides on ta täitsa must ja läheb hõbedaks. This is silver. They are born black Yes. and they become silver. Yeah, you can see half black and half silver. Yeah. So But can you ask, which color is the most expensive? Like, because
Millised on kõige kallimad? Kas värvide järgi ka võetakse neid kuidagi nii või? Või selle... Kõige kallim on tegelikult tuliküülik. Selle nahka müüme ka Taani oksjoni keskuses. See on ainuke loom pikakarvane, oksjon astab seda. This is the most expensive one. They are selling their skin at also in Denmark and places. Skin for that, for what? For making clothes for you. All right. Yeah. For me. For winter, cold. What is the lifetime when the rabbit borns and when he has to... Kui vanaks Do you want to play it? Ma sain aru küll. 10 aastat võid elada. 10 years. 10 years. Liha saamine oleneb tõust. Jah. Osad annavad rutem liha kätte, 4-6 kuuni. osad peab kauem kasvatama. Aga tavaliselt kui pikalt? 4-6 kuud ütleme. Jah, seal vahepeal. Only 4 till 6 months. Yeah, and then, yeah, because I thought Then they're gonna eat it. See on see päris Läti tüdruk või? Jaa. Need on lätlased, me oleme eestlased. Jaa, lätlased. Ütleme neile, et me käime Raamava messil teie juures küülikuid ostmas. They buy rabbits from Latvia. Kevadel ja sügisel. Jaa, me tunneme teie küülikukasvatajaid peaaegu kõiki. They know all of your rabbit farmers. Sami lutši kroliki. Yes. Oktoobris. Saimnieks mūs cienāja ar paštaisītu alu un kūpinātu trušu gaļu. Tā viņiem pašiem garšojot vislabāk. Saimniec izrādīja savus rokdarbus. Esterei un Katrīnai tika mats sasprauds no trušu ļipiņām. Stāstām, ka dosimies pie viena no pazīstamākajiem Igaunijas šefpavāriem Indreka Kivisalu. Viņš arī iesaistījies projektā Food Art. Endels un Teā dod mums līdzi trusi, lai Indreks to pagatavojiet. Tad redzēs, cik labs ir vietējais produkts. Full of rabbits. Full of rabbits? Yeah. What we gonna do with them? We're gonna cook them. We're gonna eat them. Great. Mežā satiekam vīru vārdā Velmo. Izrādās viņš lasa sēnes un cits meža velts un ved uz smalkiem restorāniem, turklāt ne tikai Igaunijā. Viņš meža velts tālāk pārdošanai iepērk arī no citiem sēņotājiem un nogotājiem. А покупатель больше в Таллине или Тарту? В Таллине и в Тарту, и в Финляндии, везде. Даже в Финляндии? Даже в Финляндии. А в Латвию нет? В Латвии самим у вас грибов много. Есть у нас, да. Самое главное, что сразу с леса чистый и свежий. Свежий? Да, чтоб не стоял долго и чтоб чистый. Ну а как, например, сегодня собрали, и когда эти грибы будут на... Завтра уже, да. Завтра уже, Завтра да? уже в ресторане можно. А есть у вас какой-то секрет, как их найти в лесу? Радар. Секрет надо искать. Не заблудились здесь никогда? Бывает и такое. Да? Да. А как вам нравится самому кушать их? Пожарить? Пожарить, да, с маслом или... Да. У нас в сумке есть один кролик. Как вы думаете, с кроликом пойдут? Очень хорошо. Indreks Kivisalu, restorāna Food Studio šefpavārs un Igaunijas šefpavāru apvienības prezidents. Viņš pieliek lielas pūles veidojot sadarbību ar mazajiem ražotājiem, jo viņa prāt Igaunijas lielākā kulinārā bagātība ir vietējie produkti. Viņš popularizē Igaunijas virtuvi un vēlas, lai to dara arī citi pavāri. Tādēļ vada viņiem nodarbības, kurās māca, kā gatavot mūsdienīgus igauņu ēdienus. Loomast, eks ole, iseenesest kõige delikaatsem või ütleme, delikatessim ja ka delikaatsem ja ka kallim jaotustükk on siin, need 2 tükki, no see sisefileed. This is the inner part, most expensive part. Well, on every animal. Ester ir veģetārieta. Viņai šis skats acīm redzam nepatīk. Ja kuskilt keskelt. Šķiet arī Katrīna apsver ideju kļūt par veģetārieti. Olemas.
This is the most tender part. This is the gourmet stuff. Indreks gatavo trusi ar gailenēm vīna mērcē. Piedevās būs grūbs. Vārīts grūbs ir arī mūsu tradicionālais ēdiens, kas pēdējos gados nepelnīti piemirsts. Saldējā top pavāra mākslas brīnums – svaigas meža ogas ar slāpeklī saldētu krēmu. Võtame siit lihtsalt lahti, ütleme sellise tuti jätame neile alla, kuna see on ka hästi ilus osa siin, eks ole. Ärme nüüd koorima hakka, kuna kõik tegelikult ju meie vitamiinid asuvad siin samas selle koore all, eks ole, pestitsiidid ka, aga kuna me neid eriti palju praegu ei väetata enam, eks ole, siis need enam ei ole, vähemalt me usume nii, et ei ole. Ja siis, et kuna see porgand on suhteliselt jäme, siis lõikame ta lihtsalt tikuti poolelt, eks ole. Võtamegi selle, kas selle väikse noa või selle suurema noaga, iseenesest ei ole vahet ja üritame ka selle tuti saada niimoodi, et mõlemale poole jääks see tutt. Eks? Nu, mums laiks igauņus aicināt pie sevis. Šoreiz mērojams tālāks ceļš uz Rīgu, kur par modernās Latvijas virtuves attīstīšanu rūpējas venecēliešu pavārs. Peakokk Germans Andres Cotto Silva on sündinud Venezuelas, kuid elab juba 10 aastat Riias. Ta räägib, et Eesti ja Läti parimad kokad ja põllumajandusettevõtted kohtuvad, selleks, et koos luua uusi kaasaegseid Balti roogasid. Germans konsulteerib ka Sigulda ja Valmiera kodutootjatega ja õpetab kokkadele, kuidas valmistada traditsionaalseid sööke kaasaegselt ja kuidas neid huvitavalt serveerida. Strādāju par latviešu ēdienu, kā var noformēt tāda estilīga gaume. Nevienkārši kartupēļi vai putrā un vīzu uz čivi. Es strādāju ar kā parastu ēdienu, latviešu tradicionālu ēdienu, var arī izskatāt visuāli, kā franču gaume vai dāņu gaume, tā ir smuka no pirmā klasa restorāna. Kā vispār ir ar latviešiem? Viņi labprāt pamēģina kaut ko jaunu un interesantu kombinācijas vai nepatīk riskēt. Labāk pie tradicionāliem, jā? Droši pie tradicionāla ēdieniem, jā. Cilvēki runā par 4 kā. Kāposti, kartupeļi, karbonāde un vēl citā. Bet tā pamatā ir kāposti, kartupeļi un karbonāde. Siļķi, ne? Ja tas nebūs ēdienu, tas nav ēdiens. Ja. Germans valmistab roogasid peamiselt Läti toodetest. Üks kõige hinnatumaid kohti, kust neid värskel kujul saada, on Riia keskturg. Kā jums karšu ēdienu? Ļoti. Oleme endiselt Riias. Lätlased viivad meid Riia Tehnikaülikooli Karlis Bergholzi juurde. Karlis on robootikaüliõpilane. Ta käib koos eestlastest entusiastidega Läti ja Eesti koolides ja õpetab lastele robotite ehitamist. We will try to interest children in robotics. We will work with Estonians. Estonians is more like, they like Lego much. They program Lego, they make Lego, and Legos is a nice thing because they are like easy to make something and easy to program. So Estonians teach children how to program. Basically, you learn to think like a programmer. And our goal is interest more in this making them from these electronics and mechanics and so on. Basically, it's more to interest these children in schools to try to make them themselves, try to interest more in these exact science and so on.
if we can make that robot, we can make any robot. How do you think in future the robots will overtake the world? What I see now, it will be very, very far future. Yeah? Yes. I don't say it's... Then I can feel safe. That's so. The first thing to do is turn on your soldering hammers. And so here is the picture of the part. Here is the number. What you must do is find this number on board, put in the part, and then you will solder them to board. Karlis tunneb uhkust, et selliste robotite ehitamises on lätlastest ja eestlastest ees vaid Jaapan. Ameerikast ja Euroopast on nad juba mööda läinud. Ka meie püüame valmis detailidest panna kokku võitlusroboti. Töötame kõvasti. Meil küll ei ole eriti usku, et see aparaat tööle hakkab. Oh, you must rub it. Because now it's just water pouring out and... You must rub it. Yesterday we ate a rabbit. We had so many rabbits in our lives during those days. Finally, you're gonna a robot. From there in front. Yeah, big fan. Yeah? Don't fear. No. No, you said. Yeah, I'm happy about you. Kaut kas nav. Jā, kaut kas nav. Viņam rādās pelēks. Ja rahvusvaheline robotite võitlus võib alata. Kuigi alguses ei tahtnud me seda uskuda, õnnestus meil oma kätega ehitada valmis nii arukad masinad. For the fair fight. Okay. Ready, set, go. So they seek for each other all. Watch your back! Maybe they're friends. They became friends. Esam ceļā uz Igauniju, uz Polvu, kur latvieši un igauņi kopā atjauno senās muzicēšanas tradīcijas un instrumentus. Polva ir maza klusa pilsētiņa, kas met loku ap mākslīgi radīto Polvas ezeru. Pilsētā dzīvo tikai 6,5 iedzīvotāji, taču te ir vairāk nekā 200 uzņēmumu. Polvā tiekas arī igauņu un latviešu etnomuzikanti, kas metušies uz vienu roku seno mūzikas tradīciju atdzīvināšanā. Abām tautām ir kopīgi tradicionālie instrumenti, taču to izgatavošanas un spēlēšanas iemaņas gandrīz izzudušas. Etnomuzikologs Ilmārs Pumpušs stāsta, ka latviešiem bijušas ermonikas, ko sauc ieviņa, taču nav neviena, kas prastu restaurēt vecos instrumentus un izgatavotu jaunus. Toties šādi meistari ir Igaunijā. Музыка, которую мы играем, она у нас общая. Мы играем один латышский номер, эстонцы могут подыграть. Они играют свою польку. Мы знаем эту польку, мы можем подыграть. Также раньше инструменты у нас были очень, похожие, близкие, да. Но до наших дней, вот, смотрим, эстонцы все играют свои гармошки. Хорошие, красивые гармошки. У нас... Совсем новые? Да, совсем новые. У нас вот остались совсем старые гармошки. И никто не умеет играть. А мы подумали, почему нам самим придумывать свои гармошки, если эстонцы могут нам помочь? Ну и также вот такие коклес, канал мы играли раньше вместе и в Латвии, и в Эстонии. Теперь уже очень мало и у нас, и у них играют. Почему это бы не сделать все вместе, чтобы все эти старинные инструменты опять звучали? Ладно, я смотрю, это точно очень старый инструмент, а это он выглядит почти новый, да. 3 года назад. Я готовлю сам, мастер. Да.
Heino Tartis ir ne tikai viens no pazīstamākajiem Igaunijas etnomuzikantiem, bet arī prasmīgs mūzikas instrumentu darinātājs. Lai dabūtu gatavu vienu ermoniku, ar milzīgu precizitāti esot jāizgatavo 3000 detaļu. Дома такой мастерская, такая мастерская, что где я готовлю такие инструменты. И ручную все надо делать. Latvieši savukārt prot izgatavot caurspēlējumu cītaru, ko agrāk arī spēlēja apus robežai. Okay. And how did you do it yourself? Ну, это почти так, как у Хейно. Когда мы поняли, что есть такой инструмент, уже мастеров не было. И первые инструменты, когда мы пытались построить, мы нашли несколько людей, которые играли. Но как изготовить инструмент, потому что этих старых они уже не могут играть. Мы тоже распилили. Все распилили, посмотрели. Там такие странные, там ребра такие. Как сделано? Там такая система, как не знаю, как дом, когда строят. Там столько дерева внутри. Тоже смотрели, мучались, построили. Поехали. Первые не получились. Не, там сломали одну, вторую, третью сломали. Там. Ester labākajā gadījumā tikai nojauš, ko stāsta Ilmārs, jo neprot krievu valodu. Savukārt Ilmārs, tāpat kā daudz latviešu un igauņu, kas dzimuši padomju gados, nerunā angliski. Gan jau Jānis viņai iztulkos stāst par cītaru. Galvenais, ka pa visiem kopā atrodam veidu, kā saprasties. Latviešiem un igauņiem ir ne tikai kopīgas kultūras, bet arī dabas vērtības. Nolemjam paskatīties, ko dara zivju ērglis. Aizsargājams putns, kas dzīvo gan Igaunijā, gan Latvijā. Lai to izdarītu, nav jāiet uz mežu, pietiek ar datoru, jo ērgļu liksdošanas vietās ir uzstādītas novērošanas kameras. Oh, they are. Oh. So probably mom and dad. This is pretty cool. They would like to do a lot of forbidden things, but they know that somebody can't do them now. They are interesting for us. You know, the birds also can watch us through the window all day. How we are watching TV. Latvijas dabas fonds un Igaunijas ornitologu biedrība vienojušies kopīgiem spēkiem aizsargāt apdraudēto putnu. Ērgļu ikdienu, ko fiksē Igaunijā un Latvijā uzstādītās kameras, var aplūkot ik viens interesants. Let's check the Latvian. Latvian friends. Wow. Latvians are not home. Maybe one of them was still partying. Maybe they're at work, that's for sure. Meie reisi viimane peatuskoht, Valga. Valga kunstikoolis õpivad nii eesti kui ka läti lapsed. Ei tea, mis keeles toimub õppe. Valga, linn, mis asub otse Läti ja Eesti piiril. Meie omal poolel kutsume seda Valgaks. See oli rohkem kui 7 aastasadat halduslikult üks linn, kuid pärast iseseisvate Eesti ja Läti riikide piiride mahamärkimist 1920. aastal sai sellest kaksiklinn. Valga on üks linn 2 riigis, üks haruldasemaid näiteid kogu maailmas, kus piir lahutab kesklinna. Tegelikult eestlased ja lätlased ei jaota siin midagi, isegi kool on ühine. Valga kunstikoolis õpivad nii läti kui eesti lapsed. Selgub, et tunnid toimuvad läti ja eesti keeles. Kohtume kooli direktori Maruta Stabulnietsega. Mēs esam pilsētiņi, kas dalās 2 daļās. Un mums abām pusēm ir tikai rādījus, mums nav diametrs. Un tad ir abām pilsētām ļoti jādomā, kā pastāvēt, un lai mēs varētu attīstīties un plaukt. Un man ļoti patīk, kad arī Igaunijas puse ir to sapratusi un Latvijas puse ir sapratusi. Kā igauņi saka, mēs domājam lēni. Latvijas domā ātri, ja? bet man ir prieks, kad igaunis izdomā, un ja viņš tam tic, tad viņš nāk līdz. Pedeli jõe kallastel toimub kunstilaager. Lapsed kaunistavad kive ja teevad mosaiike. Hommikul saavad nad ülesande ja teevad visandid, seejärel valib igaüks Pedeli kaldal omale kivi, eestlased ühel kaldal, lätlased teisel ning loob kunstitaiese.
Õhtul saavad kõik kokku ja räägivad, kuidas kellelgi läks. Merili õpib 4. klassis. Ta räägib, et teeb kivi peale ussi. Такая? А что это такое? Я ни сама не поняла. Я просто начала что-то делать. Один цвет только будет? Или Нет, разный? нет, разные. Что тебе нравится рисовать самый лучший? Цветы. Цветы? А ты умеешь люди рисовать? Просто я знаю, это самый сложный. Я умею. И эти тоже, как было, колень, зиркс, конь, колень не считается. И кони тоже очень сложно рисовать, я слышал. Если ты умеешь коня нарисовать, ты самое лучшее будешь. Умею. Kohtame maalikunstniku Markiid ja skulptorit Inarit, kes töötavad Valga kunstikoolis. Alguses ei soovi nad rääkida Martinsi ja Katriinaga, häbenevad oma vene keele pärast. Здесь много талантливых детей, нам очень нравится, что эстонские дети тоже могут в следующем году, в этом году учить в художественном школе в Латвии. Это очень хорошая мысль. Очень важно, что ты делаешь и почему ты делаешь. И это будет другое дело, как это будет и как ты делаешь, а что и почему. Концепция очень важная. А это что сегодня мы будем делать, это называется мозаика, да? Это мозаика. Но с камнями это была латышская идея. Мы очень интересуем, как это играет это камня и эти мозаичные камни. Знаки из kosmosa. Знaki из kosmosa. Es varētu teikt, varbūt tas ir arī tāda kā zinām atzimšana. Jo kopā strādājot ar igauņiem, jā, tomēr katrs ienes savu kultūru, savu izpratni par mākslu, kas tas tāds ir. Jā? Un tas man ļoti patīk. Jo var jau iestāties arī rutīna beigās. Ja? Un tas atkal uzvelk tevi, un tie ir jauni kontakti, jauni iespējas, jauni pieredzi. Tas ir tas būtiskākais. Un bērni būs tikai ieguvēji. Ka meie ühineme lastega. Suundume igaüks Pedeli jõe kaldal oma poolele. Otsime kive ja liimime need üle mosaiigitükikestega. Püüame kividele üles täheldada oma tunded meie ühisest reisist. Okay, thank you. As you recognize, you see there's a flag of Estonia and flag of Latvia, and the white line, it's like the common part of our countries, and so that's the cleanest color of all the colors, I guess. So it means that we are different countries, but still we have so much common things, and that's why we are so good friends now. Actually, everywhere I saw that they're all really get on well. The Estonians and Latvians, and it's really good. Yeah, the nicest, the main point is, I guess, that Estonians and Latvians, like there, they can work as a great team. They have a lot to give to each other, share their experiences and knowledge. That's like a most maybe surprising thing, that they can be a perfect team. But for me, it's like before all our meeting, I was thinking about stereotypes, but now I'm thinking about what not divides us, but what connects us more. So I'm looking for similar things between us rather than stereotypes that would like differ us from each other. We're not that different after all. We're not. We're really similar. Vaat siis, kohtisime maanteel kujutletaval joonel, mis meid lahutab. Jätame hüvasti ehtsal sillal, mis meid ühendab. Kas saaks olla veel paremat lõppu meie ühisele loole?